Mārtiņš Bots un Roberts Plūm uzreiz pēc stafetes sacensībām pievienojās uz īsu interviju. Džeki, garlaicīgi nebija no malas skatoties. Kā jums tur startā viss šie notikumi stafetes laikā? Jā, kāds saka, garlaicīgi nebija. Jā, bet pirmo reizi tāda pieredze, baigi interesanti. Tad saka, ka viss beidzies brauciens, tad vienā brīdī treneris saka, jāģērbjas atpakaļ, jādodās uz startu. Jā, tāds varbūt nebijuši pieredze. Bet tā kopumā likās, ka pēc tā visa stresa, pēc tā kišu-mišu varējām saņemties un veikt labu braucienu. Pašiem savā disciplīnā izdevās izcīnīt sudraba godalgas vakarī. Uz godalgām ir arī pagulēts. Kādas ir tagad tās sajūtas pēc mājas posma, kas ir noslēdzēs? Es domāju, ja runa par individuālajām sacensībām, tad uz atpakaļ mēs īsti vairs neskatāmies. Mēs jau esam domās Altenbergā un domājam, kādas tad būs tie tehniskie risinājumi Altenbergā un tikai uz priekšu skatāmies. Tomēr, jā, kā saka, pārgulēt nakts ir vieglāks prāts un jāstrādā uz priekšu. Altenbergas trasi jums pašiem ir pie sirds, vai tā ir viena no tām trasēm, kad tu skaties kalendārā un domā, bāc? Nē, Altenbergas trasa vismaz iet pie sirds un ir arī bijuši tur labi starti un ir labi braucies. Tā kā ar to trasi uz to. Labi, puiši, paldies jums par šonedēļ paveikto un lai viss izdodās atlikušajā sezonā. Paldies par atbalstu. Paldies, jā.